skaņu zāli. Vai rakstāst Andrejs Valmārs, arī viņš bērnībā esot vēlējies kļūt par pianistu un pat mācījies pie privātskolotājiem. Tā jau nebija, ka koncertu frīģelis būtu novietots pie iekāpšanas platformām, blakus autobusiem vai biļešu kasēm. Koncerts notika ēkas 2. stāvā, tur, kur ir kafejnīca. Klavieru pavadījumā gan smaržoja blakus telpā gatavotie belaši. Koncertu programmā viens vienīgs Johans Sebastians Bachs. Industriālā pilsētvidē komponists, kas dzimis 1685. miris 1750. gadā. Prelūdijas, fūgas, dažādu pauģu pianisti, profesori, starptautiski atzīti, jaunie, vēl studenti un audzēkņi. Pirmā bija latviešu pianisma leģenda. Jā, kaut kas līdzīgs nav noticis. Es esmu spēlējusi akliem, kurliem, pavisam kurliem, slimiem, arī uz klavierēm, kur trūkst kauliņi, bet autoostā tas ir notikums cienīgs manam vecumam. Bet klavieres bija iepriekš iemēģinātas, jā? Šeit? Jā. Nē, es atnācu un konstatēju, ka man spīd saule pakausī un uz klavierēm. Tas ir ļoti grūti, karsti, bet klavieres ir debišķīgas. Labāks nevar būt. Bachs nav jāsaprot. Pareizāk sakot, ir jāsaprot. Bachs gan sapratīs savā līmenī, teiksim, tur es nezinu, mūzikas zinātņu doktors, kurš tur izpētīs, kādas tur tās fūgas ir, bet jāsaprot arī vienkāršam cilvēkam tādā līmenī, emocionālā līmenī, vienkārši vai viņam patīk vai nepatīk, un tas ir viss. Klausītāji, šajā gadījumā arī skatītāji, robežlaikā starp steigu un mieru, starp ceļu un mājām. Mēs esam atnākuši tvert visu, ko mums piedāvās. Mēs esam ieradušās tvert Rīgas kā kultūras galvaspilsētas atklāšanu, visus piedāvājumus, tā kā burvīgi. Mēs jau bijām pa tirgus paviļoniem, iekausējāmies Dzintarā, tā kā viss notiek. Andrejs Valmārs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija. Šāvakar panorāmas ziņu klāsts